Liepājai. Katrā ziņā Liepājnieki neko šeit nav ieradušies atdot par brīvu. Jonāts izpilda tālmetienu, tas no sevis ir pirmais pie bumbas, Aigars Šķēle un 2 punkti viņam no groza apakšas pēc izcīnītas atlicošās bumbas. Agresīvs spēlētājs, ne tik maz tālmetiens, arī tagad redzam, ka provocē viņi mēs metienu no tālās distances Valmiera, šoreiz nebija precīzi, bet kas neizdodas Ričardsam, tas izdodas Aizpuram. Spēles intervijā, kā viņš pats atzina, ar to man nekad nav bijuši problēmas. Uvis Helmans tagad arī uzticās, es varu mest bieži un jau 23-7, lūk kāds sākums. Karals Kārlis paskatās groza virzienā, bet redz arī cik sekundes atlikuši pirmajā ceturtdienā, un šeit Laks sasteidz savu metienu. Tas nav precīzi, bet labi, ka valmierieši paši izcīna atlikušo bumbu uzbrukumā, pretējā gadījumā Ainārs Zirziņš noteikti būtu ļoti dusmīgs, bet Haralds Kārlis ar pustālo metienu pieliek punktu pirmajai ceturdaļai. Čempions VF Rīgas šodien piegāja spēlēja. Mēs jau esam mājās, favorīti. Ja jau VFs uzvarēts, varbūt pārējās cīņas būs vieglāks, bet redzam, kā jau mēs prognozējām, nekas nebūs viegli. Iespējams pie šī brīža sportiskās formas Liepāja un Valmiera. Man nācis ir vēl viens no Ventspils izīrētais spēlētājs Klavs Čavars. Šobrīd viņš aizsardzībā pret Aigaru Šķēli, nu nespēja viņš tik galā ar Valmieras komandas aizsargu. Piespēl Čižauskam, Bērziņš veido aizsargu, Kaufmans. Kaufmanim caurgājiens uz labo pusi un 2 punkti no groza apakšas. Antrops ar bumbu piespēl Leimanim tālmetiens. Un Leimans ir precīzi, gan ar signālu. 1 sekundi līdz puslaika beigām Toms Leimans realizē tālmetienu. Dosies, kad vairāk uzbrukumu pēc kāda laba aizsardzība, kad vieglie punkti, tie var arī pagriezt notkums laukumā sev izdevīgā gultnē. Bet arī locītavas plaukstas un citas vietas to darīja arī Toms Leimans. Jonāts uz rezervis soliņu. Viņam divējādi spēle. Šodien Aigars Šķēle panāk tikmēr +3 savai komandai. Bija uz brīdi viņa vadībā pat ar +3. Tagad vēl viens uzbrukums. Jonāts pret Helmanu. Atkal it kā spēka Mitričs ir pretī, bet Jonāts nerespektē Arnoldu Helmanu. Noteikumu pārkāpumiem un pārāk reti tiek līdz sodmetienu līnijai. Tikai 2 izmests sodmetieni vēl joprojām Liepājai kā komandai, salīdzinoši Valmierai 17. Labs uzbrukums Valmieras komandai. 14 reboundu viņa kontā. Bet no spēles trāpīs tikai 3 no 11 metieniem. Šķēle caurgājienā pa galu līniju. Ričards pret viņa aizsardzībā. Un Šķēlem izdodas apspēlēt Ričardu un iemest 2 punktus. No Aigaram sāk iet metieni. Pirmajā puslaikā viņš no visām šādām pozīcijām meta garām. Un šeit Zeks kustībā savāc bumbu uzreiz finišē, kur viņš ir ļoti labs 2 punktu ar sodu. Plāns šādā atbildīgā situācijā, kurai komandai tas izdosies labāk, tie arī būs veiksmīgāk. Šeit Jonātam lielisks caurgājiens. Viņš daudz piespēles un atkal bumbu pie Čižauska. Tālmetiens Jonātam. Jonāts ir precīzs. Ervīdam Jonātam atgādāsim pirmajā puslaikā 0-6 metienos, otrajā 4-4 un kādi 2 metieni. Svarīgā brīdī 5 punkti pēc kārtas Ervīnam un +5 arī Valmierai uz tablo. Viņam double. Otro maču pēc kārtas 10 punkti, 14 bumbas. Lielisks jauniegums Valmierai starpsezonā no Jūrmalas. Caurgājiens Liepājniekiem 2 punkti ar noteikumu pārkāpumu Ričardsam. Un kā tev patīk? Jonāt, Kaufmanis. Uzbrukuma laiks iet uz beigām, ko izdomās Valmiera. Artūrs Bērziņš. Pustālais metiens Artūram, tas nav precīzi, bet bumbu iesit grozā Jānis Kaufmanis un +5 Valmierai. Jo Liepājnieku uzbrukumā Ričards caurgājienā pa galu līniju un 2 punkti arī Ričards izpildījumā. Un šobrīd gan minūtes pārtraukums arī Valmieras komandai. 8 sekundes līdz spēles beigām. Un kļūdās. Ja vēl turpinās cīņu pa bumbu. Bumbu pie Ričards. Tālmetiens Liepājai nav precīzs un Valmiera uzvar.